Tā, esam pabeiguši to objektu. Andrejs te daudz ko izstāstīja, bet viņš tā caur puķiem vairāk. Viss tāds uzlabots. Man jau, zin kā, es tur gāju, sit tās naglas, asfaltā nebija viegli. Pulkstens cik jau ir, es nezinu, jau 3 jāir. 3 pulkstens neesmu ēdis. Parasti 12, kā jau office darbiniekam paredzēts ēst ir. Bet, jā, smagi. Sen nebija mērīts. Vieglāk jau, protams, ir. Šitādi objekti baigi traki. Vieglāk, kur kaut kādu topēnu aizbrauc, palaid dronu gaisā vai izskrien lazerskeneru, atbrauc atpakaļ, tad var mierīgi paēst, padzert kafiju, pazīmēt. Jā, šitien bišķi tā nopietni, jā. Bija ko iet, bet bija interesanti. Sen nebija kas tāds darīts. Forši pastaigājos, pamērīju, atjaunoju zināšanas, kā saka. Jā, kā ir tas teiciens, jā, tie, kas datorīt tādu vairāk, tad zin, kā ir tas teiciens, ka jāpieskarās zālē, tad šodien es diezgan daudz to izdarīju. Ir pietiekoši daudz arī skābeklas iesūktas, es domāju, nākošajam mēnesim man pietiks. Varēšu neaizrauties ar ārdarbiem tik ļoti. Tā kā tā diezgan ok. Tagad ar cerību, ka man aizdīs kaut kur paēst, bet redzēsim 50-50, kā saka. Bet, labi, kaut kā tā tiekās. Ļoti interesants darbiņš ir. Izmantosim Stonex robotu Z tahimetru R120, jā. Un arī GNSS. Galvenais uzdevums ir kas? Jānoliek augstuma atzīmes, 2 km garu posmu. Iešu uzlikt pagaidām statīvu. Izmantosim tādā veidā, lai mēs varam redzēt diezgan tālu, pēc iespējas tālāk. Laikam šeit sāksim. Šā Edijs man atnesīs robotizēto tahimetru Stonex R120. Tas tā kā viņu pirmais darbs vispār būs. Nevis Edija, bet robotam. Un tad mēs pārbaudīsim arī pie reizes precizitātes viss. Lūdzu, padodiet man vienu iekārtu, man arī antena vajag long range Bluetooth. Jā. R120, 2 sekundīgais un long range Bluetooth arī. Pirmais, kas man ir jāizdara, kā vienmēr, jānoliek viņu līmeni. Starp citu, Nestle koka kājas, vieglas un ērtas. Arī var iegādāties pie mums. Līmeni ir. Jā, skatīties, ko Edijs dara vispār, ko viņš pazuda. Antena man ir, iešu skrūvēt klāt. Un varbūt tad, jā, štoku arī. Šā Edijs palīdzēs salikt štoku arī. Visu. Tā kā mēs strādāsim diezgan normāliem attālumiem, tad es izmantošu arī long range Bluetooth opciju. Kontrolieris un, jā, Mr. Edijs tur visu liek. Turēties mums nav, jā? Nebūs, jā. Šoreiz iztiksim bez. Klasiskā mērniecībā, jau. Labi, ka instrumenti paņemam, ne? Jā. Pagaid. Jā, viņu vajag ieslēgt. Tas zini, kas ir? Šeit jāpalaiž tā programma QB arī reizes. Tā, izmantosim. Cik augsts likt? Es likšu, es likšu 1.8. Edijs tagad savienojās, varbūt skriņi rekordosies. Edijs tagad savienojas ar visu, ko vien var. Bet reāli ar robotu. Jā, robotu ir. Robots ir savienots un, lai pārbaudītu, vai tiešām viņš tā ir, es uzspiedīšu. Viņš jau maina. Change face uztaisīt. Taisīt pirmo punktu iekrustošanā. Attālums ir normāls, es domāju. Es uzlikšu uz 2, kā
līmenī. Prism locked. Prism lock, viss ir smuki. Un tagad es izmantoju F1 plus F2 mērīšanu. Hop, un instrumentu uzmēru abos lokos. Kāpēc tas ir vajadzīgs, lai sasniegtu augstāko precizitāti? Jā, es neizmantoju nekādas markas, te apakšā visa mērīšana notiek ar GNSS un, kā lai saka, modernās tehnoloģijas. Domāju, te būs nākošais punkts. Viens ir saguris jau. Prism locked. Ejam tālāk. Nu jau, labi. Būs labi? Šitā būs labi? Jā. Jā, Ja kāds prasīs, pienaglojām, lai asfalts. Pareizi. Tā, nu ejam. Viens mums tagad ir. Repers ielikts, un agliņu ielikām. Pēc tam augstuma atzīm. Iesim uz nākošu ik pēc 150 vajadzēja. Okay. Nu ejam tad uz nākošu. Uz akām? Jā. Es pieņem, ka nē. Vienīgais, ja tās varbūt tās akas ir demontāža vai pārbūceļi, tad varbūt var, bet es domāju... Tā tīri teorētiski ņemot telekoms vairāk nepastāv tādas organizācijas. Nu jā, tad... jā, tās akas jau paliek. Labi, tad te kaut kur, jā. Tā. Tad sākumā izurpsim caurumu. Kaut kur šeit. Kas tā? Uz otru pusi. Jā. Otrs punkts arī mums gatavs. Tik krāsa. Taisam Andrejam darbu, kā saka. Varam iet uz nākošo. Nevarēju uzmērīt punktu, man priekšā stāvēja busiņš. Nu, redzēju, Edijs tur darbojās tā. Man tagad jāatrod kāds prizma, man jāatrod tagad instruments. Izmantošu vienu citu funkciju. Oi, kaut kad ne to saspaidīju. Šā, nospiedīšu visu, ko vajag. Ok, viss ir labi. Iesim meklēt, kur mana prizma. Ir tāda funkcija, pieņemsim, meklēt near GPS. Es uzspiedīšu un skatos, cik ātri viņš man atradīs. Visi, ja man GNSS ir virsū, tā principā mēs esam lokauti visi smuki, diezgan ātri, pāris sekundes. Un tagad man jāuzmer šitais punkts. Tā, kodus nometīsim, lai netraucē. Rekord. Ejam uz nākošo punktu. Vēl vienu punktu, pēc tam es pārnesīšu stāciju. Tā, iesim pa to ceļa pusi. Tas ir vēl viens punkts. Un tad... uzreiz te vēl viens. Go. Tā, meklējam. Atkal izmantojam search near GPS. Un attālums kāds ir? Te varbūt attālums pa tālu jau ir. Es viņu neredzu. Mēs esam pa tālu. Jeb. Nu jā. Tā. Es iešu tuvāk stacijai. Tā. Smuki. Ir. Slēdz ārā un eju uz nākošo. Būs jāizbrauc tagad uz nākošo pozīciju. Nākamajā pozīcijā tad mēs atkal uzliksim instrumentu un
Un pie reizes arī pārbaudīšu augstuma atzīmes. Ja katru reizi, kad mēs ejam nākošo solīti, mums jāpārbauda iepriekšējais. Jā? Tā kā to mēs arī izdarīsim. Bet tagad ir jābrauc un jābrauc. Īstenībā bija tā, ka attālums līdz prizmai bija 330 metri. Kā jau tehniskā specifikācija mums norāda, ka mēs varam mērīt līdz 300 metriem ar long range Bluetooth. Tātad šī gadījumā darētu vēl kādi 100-120 metri klāt. Čau! Tad nāk manā ciemā. Jā. Bišķi paugsts. Tagad sāksies dancošana man te. Skaitās vienkārši darbi, bet tie vienkārši darbi ir nes augstu atbildības sajūtu. Mēram abos lokos, kā jau parasti. Diezgan ātri maina viņš feisus savus lokus. Prizmu lokt ir ok. Tā, punktiņš mums ir. Ejam meklēt nākošo punktu. Kā meklēt? Mērīt. Strādāt ar šo instrumentu diezgan interesanti. Tad, kad viss darbojās, viss, protams, strādā perfekti, labi, ātri un prizmu turu. Interesanti tas, ka citreiz pieslēdzas pie kaut kādiem kustīgiem objektiem, tā kā mašīnas lukturi. Normāla situācija pilsētā strādājot ar robotizēto tahimetru. Tādiem baigākiem mīnusiem, kas man ļoti nepatika, tas, ka pieņemsim, tu tā nepamanāmi aiziet 300 metrus, un tad tev pēc tam pazūd signāls, un tu tāds apstājies uz punktu, un tāds bats, connection nav. Un tad pēc tam jānāk atpakaļ. Un mēs tagad iztestējam viņu tādu, objektiņa parastajā. Jo iepriekš, kad mērījām ar viņu pie ofisa, tur samērījām vairāk nekā, 1000 punktiem, problēmas nekādas nebija. Bija viss tuvu, viss bija labi. Un te tagad, kad ir jāpastaigā tiem gājieniem ar visu, tad ir tas problēmas, jo 300 metri tomēr ir pa maz, bet vienmēr var iekrustoties, ko mēs arī darījām. Iekrustojamies un tālāk turpinājām strādāt. Un kas vēl ir, mēs noteikti to visu šo aprakstīsim, aizsūtīsim Stoniksam, lai viņi turpmāk arī kaut kā piečinīja uzlabo to visu. Jo citādi, tu pierod pie tā visa, it kā viss kārtībā, bet es zinu, ka citi robotizēti tahimetri, viņi strādā bišķiņ citādāk. Un mums ir tā pieredze gan ar Geomaxu, gan ar Leiku, gan ar Trimble arī un Topconu. Un te gribās arī, lai tomēr viņi sasniedz to tagad draudzīgāk, lai būtu un vieglāk mērniekam strādāt, nevis skraidīt tos 300 metrus atpakaļ visu laiku. Tas man visvairāk tā kā izbesīja. Pārējais, nospied podziņu, jūs paši redzēt ekrānos arī uzmēru, viss smuki, tā kā pārslēdzās automātiski, aiziet mērīt tur abos lokos, uzspiežam, uzmērām, iekrustojas rezultāti diezgan labi, un es neteikšu, ka tur, šī iekārta ir kaut kā tāda, ne tā kā visi. Principi ir tāds pats. Strādāt ar viņu mērniecībā, laikam, es personīgi izvēlētos, protams, nevis robotizēt tahimetru, bet kaut ko citu topenizi, tur skraidīt, tos pašu rokas skenerus, tur būs ātrāk vienmēr, bet, ja ir nepieciešama tāda precīza, tur milimetri precizitāte, tā kā šobrīd tas arī bija, robots, protams, palīdz tādā ziņā palīdz. Pēdējos punktus mēs uzmērījām jau, es biju stāvējies pie instrumenta, lai nepārlikt viņu visu laiku, jo redzami bija visi 3 reperu atzīmes, bet attālums bija virs 300 metriem, tāpēc mēs vienkārši iekonomējam laiku uz tā, ka es stāvēju pie instrumenta ar kontrolieru rokās, un tad Edijs pa to laiku staigāja prizmu. Tāds arī eksistē tā kā variants, bet, protams, robots ir paredzēts vienam cilvēkam, 2 cilvēkiem tur nav ko darīt.
Nu, ko skatīsimies rezultātus, aizsūtīsim, kā es jau biju minējis, Stoniksam, ko mēs esam atklājuši vēl papildus. Es domāju, to viņi ātri salabos, tur, cik es zinu, tur puiši ātri strādā, un tad, ja situācija skaidra, kas ir jādara, tad viņi to arī ātri izlabo. Šobrīd ir rezultāts sasniegts, ir pārbaudīts arī ar GNSS mērījumiem, mēs pārbaudījām arī tos punktus. Tur arī mums ir jautājums, kur mēs esam nepareizi izdarījuši, jo augstuma atzīme bija tieši uz to fiksēta augstumu, prizmas augstumu. Jā, viņš bija atšķirīgs. To mēs arī ierakstīsim, pajautāsim, kur to var nomainīt. Nu, drīzāk mēs paši esam. Kaut kur pieļāvuši, ja? Jā, drīzāk. Tā kā, ja kādam reāli interesē, varam iztaigāt, pamēģināt viņu un tad pieņemsiet lēmumu, bet es domāju, viņš pilnībā saderīgs un programmatūra, Android un viss strādā. Tie 300 metri, kas ir rakstīts, long range Bluetooth, tā tas arī ir. Jā, tālāk mēs nevaram dabūt, nu nevaram. Pat varbūt 280 viņiem ir ok. Jā, tāpēc tā ir. Visu pārējo, nu, kad interesēsies, tad arī pastāstīsim. Mēs esam atpakaļ ofisā un vakardien bijām objektā. Vakar uzreiz es pārbaudīju tos datus un konstatēju, ka mums ir neatbilstība augstumos decimetros. Nu, kādi 5 decimetri. Tie, kas māk reiķināt, tie aprēķinās. Un domāju, nu okei. Un izrādās, man arī vakar bija taisnība. Mēs nemākam un neprotam lasīt instrukcijas. Jā. Reāli, kad mēs pārbaudām un skatāmies, kāpēc notiek tas, uzreiz prasam Stoniks atbalsta dienestam. Un atbalsta dienas mums sniedz informāciju. Klausies, Džeki, viņi saka, jūs zināt to, kā jūs esat uzmērījuši savus GNSS punktus, nu, kad mēs iekrustojamies ar augstumu 1,37. Mums bija štoks 1,8. Vēl mēs neesam pierēķinājuši īstenībā antenas, nevis antenas, bet prizmas augstumu GNSS. Garoči, mēs neko neesam pierēķinājuši. Mēs vienkārši izbraucam laukā, kā 2 konusi. Jā. Un reāli izpildījām darbu. Galvenais speciālisti. Un gribējām parādīt jums ļoti labu rezultātu. Nesanāca. Reāli nesanāca. Un, diemžēl, vai pa labu, tam, ka tie bija mēs, nevis jūs, bet kas ir labs. Man tiešām patīk Stoniksā tas atbalsta reakcija. Laikam, jā? Tā tehniski atbalsta reakcija, ka viņi uzreiz reaģē. Un principā mēs šodien esam nākošajā dienā saņēmuši jau vairākus ieteikumus, kas ir jāizdara. Pirmkārt, jāmācās lasīt. Tieši tā. Nākošais vispārējais, kas bija tehniskās daļas. Jā. Bet mērot lūk šo instrumentu, jā, tas R120 Stoniks. Nav nevainas instrumentam. Tiešām, visi kārtībā, visi labi. Problēma ir tieši tas, kas strādā ar to instrumentu. Jā. Nākošais ir tas, ka QBA programmatūrā mēs vakardienas savus mērījumus, jā, varējām izlabot augstuma atzīmes. Jā. Edijs to ir izdarījis. To es izdarīju, jo mums ir atsūtīja arī video instrukcija, kā to darīt. Jā, jūs viņu tagad redzat. Jā. Tagad ir pavisam cits rezultāts. Un tagad varbūt Edijs pastāstīs, ko viņš ir sasniedzis. Jā, mēs te salikām pareizi gan prizmas mērījums, gan GNSS štoka augstums. Tad pirmais, tieši konkrētajā vietā mums nav, bet tas ir uz asfalta mērīts. Es pieņemu, ka tur asfalts neiet augšā lejā, tad plus mīnus mums te centimetrs tagad neiet 50 centimetru vietā. Bet, jā, tā kā pagaidām viss izskatās ok. Mēs braucu šeit, kur mēs bijām arī ar GNSS uzmērījuši. Tā, tūlīt tad pavilkšu ārā augstuma atzīmes. Jā, principā bija gan ar GNSS mērīts, gan ar tahimetru. Mums perfekti arī viss sakrīt. Kā pagaidām viss izskatās ok pēc tiem visiem izlabojumiem. Tā, šeit jā, 10,86, apkārtēji augstumi un plus mīnus to pusi. Protams, mēs brauksim pārbaudīt, bet izskatās, ka ir ok. Ja mēs pabrauksim kaut kur vēl tālāk, kur no citurienes ir kaut kas mērīts, jā, šeit, teiksim, 2 centimetri, jā, bet,
jāskatās, jā, vietām ir arī 22, 24, 21, jā, kaut kurā vietā. Vēl kaut kur paskatīsimies, kas mums te ir. Jā, nu šeit, jā, 89, 87, 88, kaut kāds blakus 86. Tā kā pagaidām izskatās ok. Aizbrauksim vēl bišķi pārbaudīt, lai tiešām zinātu, vai viss ir kārtībā. Bet, nu, pagaidām izskatās ok. Tā kā tā. Jā. Tātad, ko mēs īstenībā izdarījām ļoti labi? Mēs uzzinājām, ka GNSS instrumenti un robotizēti tahometri principā strādā ar vienādu precizitāti. Nu, kā cik vienādu. GNSS tik un tā būs vienmēr sliktāk, precizitāte zemāk. Bet viennozīmīgi ir laba feature, ka tu vari izmainīt, pieņemsim, laukā. Pārēģināt. Es kļūdu, ka ir aizmirst kaut kas. Tu nevis labo viņu, jā, tā kā man vajag pielabot, jā, bet tu reāli ierakstīji, ievadi iekšā pareizas vērtības, jā, un Cubā iekšā, programmatūrā, uzreiz viss tiek samainīts. Un, pieņemsim, pie tas Free Stations, jā, kad mēs mērījām, es tur mērīju 3 punktus. Es izmainīju 1, 2, 3 punktiem augstuma atzīmi, kuras biju uzmērījis. Un man aprēķināja ne tikai manu Free Station, bet arī visus uzmērītos punktus no tās stacijas. Uzreiz ielicu pareizā augstumā. Un tas ir, es uzskatu, ļoti labi. Ja citi izmanto tur programmatūru, kačā iekšā tur kaut ko tur maksā licences kaut kāda, šeit tu vari izdarīt uz vietas. Mēs var pārreikināt. Ja, protams, atcerās. Kur bija kļūda. Galvenās lieta, ar kuru izvēlēs, kas sirdī tuvāk. Izvēlēs, kas sirdī tuvāk. Jā, dara arī tās izvēles, kas sirdī tuvāk. Izvēlēs, kas ir tiešām nepieciešams. Un es redzu... Strādāt var. Tu redzi, ka strādāt var viņu. Nē, man īstenībā simpatizē šis instruments. R120, ņemot vērā cena kvalitāti un to vērtību, ja, ko viņš tev pienes. Nu, jā, es minēju, 300 metri man pamaz, pieņemsim, ja, tādos projektos. Gribās tālāk. Labi, ir savas nianses, bet kopsumā viss ir ok. Jā, bet šitā arī nianses ir atrisinām. Jā, un mums arī pateica to, ka viņi uzlabos to situāciju ar to automātisku augstumu. Jā, jo man bija tā, ka es pieredzi strādāt ar citiem instrumentiem, un te man likās, ka viss ir automātiski notiek, bet nē. Bišķi manuāli, bet pie tā strādā Džeki, un es domāju, ka tu izpildīs. Nākuši update jau būs. Tā kā mēs vakardien bijām ļoti labi darbinieki. Jā, pastaigājamies. Davai.